Labdien, mīļie topošie vecāki, mīļie jaunie vecāki! Šodien man ir liels prieks runāt par tēmu, kas varbūt medicīniski šajā YouTube par fiziskās veselības skarošām tēmām, bet šodien ir tēma, kas ietekmē mūsu sociālo veselību. Ja jūs zināt Pasaules veselības organizācijas veselības definīciju, tad veselība principā ir līdzsvars starp fizisko, mentālo un sociālo veselību. Un visas šīs trīs jomas ir vienlīdz svarīgas. Un veselība, pilnīga veselība, ir tikai tad, ja iestājas līdzsvars un tas viduspunktiņš, kur visi šie trīs aplīši krustojas. Un man ir prieks pieteikt katru zinu paušu, kas ir platformas, jaunas platformas. Mambī, kā mēs redzam šeit, var rakstīties par izrakstību. Tātad nevis ar vienu, bet ar diviem. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Mambī platformas radītāji, par kuru Katja tad arī vēlāk raidījuma laikā pastāstīs. Bet sākšu es ar tādu jautājumu vispār par dūlām. Jo man liekas, tajā manā medicīniskajā burbulī ļoti daudz, man liekas, visi jau zina par to, bet ik pa laikam gadās kāda pacienti, kuri man prasa, ko jūs domājat par līgumu ar vecmāti? Tā parasti sāks tā saruna par dūlām. Un es saku, jā, bet ko jūs tieši sagaidat? Un tad viņi stāsta, ko viņi sagaida, un es saku, bet paga. Varbūt tās, ka jums ir nepieciešama nevis vecmāte, bet tieši dūli, jo izklausās, ka jums vairāk vajag tādu psihoemocionālo atbalstu. Jūs tā par to medicīnisko pusi varbūt nemaz tik ļoti neuztraucaties. Tad tu varētu dot tādu īsu ieskatu, kas vispār ir dūla un kurā brīdī dūlas pieslēdzas. Jā. Tad kā skaidrot, viens ir tas, ka es esmu Mambī platformas radītāja, fondu mammai arī radītāja, arī dūla. Tad kāda ir vajadzība pēc dūlas? Tas, ko dūla dara, viņa palīdz sagatavoties dzemdībām, jo dzemdības tas nav tikai tas pats fiziskais brīdis, kad mēs aizbraucam piemēram uz dzemdību namu. Notiek visi tie dzemdību procesi, bet diezgan liels darbs patiesībā mammai un iespējams arī visai ģimenei ir jāiegūda tajā, kā mēs noskaņojamies uz šo dzemdību procesu, kā mēs saprotam to, kādā veidā tā mamma varētu vislabāk piedzemdēt, kad viņa apzinās, ka tā būs tieši viņa, kas dzemdē, ka tā nebūs vecmāte, kas viņu izdzemdina, kas ir diezgan bieži dzirdēts apgalvojums. Tas, ko dūla izdara visbiežāk pēdējos dzemdību grūtniecības mēnešos, mēs detalizēti izrunājam mammas ekspektācijas par dzemdībām, mēs sastādām dzemdību plānu, kurā mēs savienojam mammas vīziju ar dūlas profesionālo pieredzi un skatījumu to, kas tiešām varētu arī notikt tajās dzemdībās. Es uzreiz parādījos provokatīvs jautājums. Vai tie dzemdību plāni nav visi tādi ļoti līdzīgi? Vai neteikt, ka vienādi? Jo cik es esmu lasījusi, tad viņi visi ir tādi ļoti, tādi, gribu visu ļoti dabīgi, gribu respektīvi tādi ļoti ideālistiski, manuprāt. Bieži vien ir šie unikorni, kā mēs viņus saucam. Tas ir kaut kas, kas iespējams rodās no tādas Instagrama realitātes, kas mūsdienās ir diezgan aktuāli, jo tas, ko mēs redzam, ko mēs patērējam mēdījos, vai tās ir filmas, vai tas ir Instagrams, vai Facebooks, ir, ka es tā ļoti īsi to varu pateikt, ka es 3 reizes uzspiedu un bērns piedzima. Smuks rozā jau bļauja vēr, viss tā kā notiek. Realitātē dzemdības var iet arī 24 stundas, iztumšanas periods var notikt 2 stundas, ko nozīmē iztumšanas periods 2 stundas. Tās ir 2 stundas nepārtrauktu, regulāri nepārtrauktu sāpju, kas ir kontrakcija uz minūti pusotru, pauze, kontrakcija, un tā mēs to darām, piemēram, 2 stundas, un tas ir diezgan smags darbs. Un man šķiet, ka tas, kas iztrūkst bieži vien mūsdienu mammām, ir apziņa par to, ka tas būs viņas ķermeņa fizisko daļu, kas pieskatīs, kā notiek viņas vēršanās, kā bērniņš virzās pa dzemdību ceļiem, bet vecmātes pienākumos, un tas, man liekas, arī absolūti normāli īsti neietilpst,
rūpēties par mammas labsajūtu, sniegt to psihoemocionālu atbalstu. Ja mēs tos darbus varam tā sadalīt, tad vecmāte ir tā, kas runājās un rūpējas par medicīnas sadaļu, un tad dūle ir tā, kas rūpējas par mammas labsajūtu, mammas jūšanos droši, vides radīšanu, un kāpēc tas ir svarīgi. Dzemdības, protams, tas ir skatītājām, tu jau to visu ļoti labi zini, ir absolūti hormonāls dabisks process, kuru ārkārtīgi ietekmē hormons oksitocīns. Oksitocīns ir mīlestības piesaistes hormons, bet arī kontrakcijas veidojošs hormons. Bet oksitocīna pretējs ir hormons adrenalīns, kurš diezgan loģiski var rasties tādā gadījumā, ja mamma nonāk svešā vidē, un reti, kuriem mammai slimnīca ir tāda pazīstama un droša vide. Un tad tas adrenalīns var oksitocīnu noēst. Ja mums tās kontrakcijas neveidojas, tad tur parādās risks medicīnas kaut kādām procedūrām, kas var aiziet kā tāds sniega ripuls, sniega bumba. Un attiecīgi īsumā atbildot, dūle ir tā, kas rūpēsies par atmosfēru, par sajūtām, par iedrošinājumu, un vecmāte ir tā, kas rūpēsies par to medicīnas pusi. Kurā brīdī grūtniecības laikā dūle var sākt pieslēgties? Es teiktu, sākot ar kādu 25. nedēļu, jo, lai... Bet, ja mamma jūtas emocionāli slikti grūtniecības sākumā, tad principā teorētiski ir. Jā, tas, kas gan ir jānodala, ir, ka dūle nav psihologs, dūles diezgan ilgi praktizē un pieprošo psiholoģisko emocionālu atbalstu, bet, ja runa ir par depresiju grūtniecības laikā, par trausmu grūtniecības laikā. Dūle ir tas, kas var palīdzēt šo uztaustīt, bet, ja tās tiešām ir tādas definējums problēmas, tad tas ir psihologs, psihoterapeits vai psihiatrs. Kā? Es saprotu, ka dūlās mācās joprojām 3 gadus, ne? 3 gadu līdz kļūst par certificētu dūli. Jā, un apmācības ir diezgan intensīvas, un psiholoģija tiešām aizņem lielos gadu. Jā, trešo daļu no šī mācību procesa. Jums māca arī tiešām diagnosticēt to līniju, teiksim, kur jūs tiekat galā, kur jums būtu nepieciešams cits. Māca zināt pazīmes, kā jūtat, pieņemsim, mamma jūtās nepārtraukti nogurusi, un tas jau ir pēc 1. trimestra, kas ir diezgan bieži, kad ir toksikoze. Ja mamma joprojām runā par nogurumu, par motivācijas trūkumu, par to, ka viņa negrib celties augšā no gultas, ka viņai ir grūti izmazgāt matus, iztīrīt zobus un tā tālāk, tad tas, ko dūle saprot, ir ok, mēs esam garām 1. trimestrim, joprojām ir šis te emocionālais izsīkums. Mēs noteikti aicināsim aizpildīt depresijas testu, jo mēs nediagnosticējam, mēs uztaustam tos sarkanos karodziņus, un tālāk mēs varam kā vienkārši ieteikt vērsties pie psihologa, tā arī vienmēr tajā pašā platformā Mambi ir saraksts ar psihologiem, kuri ir gatavi mamām strādāt, jo tā ir droši vien, tas ir jautājums arī, kā tu uz to skaties, jo man liekas, ka ne katrs psihologs vai psihoterapeits patiesībā var strādāt ar grūtniecības un pēcdzemdību depresijām. Tā ir, jo līdzīgi kā ginekologiem, tomēr katram mazliet tas savs lauciņš, kā arī citu medicīnas jomas speciālistiem ir mazliet katram savs, tomēr tas lauciņš. Nu labi, un, teiksim, vai, ja es kā dūle palīdzu šai sievietei grūtniecības laikā, vai es obligāti esmu klāt arī dzemdībās, kā jūs vienojaties? Cik liberāli tas ir? Jā, absolūti. Tas ir tikai vienīgi pēc mammas izvēles. Un es saprotu arī to vēlmi dzemdēt kaut vai kopā ar vīru vai vispār vienai pašai, bet tāds mans vispārējais ieteikums tomēr ir nežēlot naudu nepriekš vecmātes izvēles, nepriekš dūles izvēles, nepriekš psihologa, jo, ja mamma piedzīvo dzemdības negluži tā, kā tas būtu viņai vislabākais veids, tās sekas var būt diezgan ilgas un lielas, tās ir tās pašas pēcdzemdību trauksmes, posttraumatiskie stresa sindromi vai pēcdzemdību depresijas. Vienkārši tas, kā es to rēķinu, ir tā nauda, ko mamma pēc tam iztērēs uz psihologu. Respektīvi, labāk ieguldam profilaksē nekā pēc terapijā. Jā.
Mums visās medicīnas jomās strādā absolūti. Nu, un pēcdzemdību periodā? Pēcdzemdību periodā tas, ar ko dūla var palīdzēt, ir agrīnais pēcdzemdību periods, tie piemēram mazuļa handlinga, apmācības, kā to mazliet labāk turēt. Visas dūlas ir zinošas gan par handlingu, gan par zīdīšanu, gan par mazuļa miegu. Jā, tad vai dūla aizvietot kļūst barošanas konsultantu? Līdz zināmai robežai, jā. Ja varētās, bet liela daļa dūlu ir arī kombinēta ar zīdīšanas konsultantiem. Tas nākamais, tātad, mēs sākam arī tās specialitātes nodalīt, ka agrīnajā pēcdzemdību periodā tā var būt dūla, tas var būt zīdīšanas konsultants, ja ir kaut kāda specifiskāka jautājuma, tas var būt atsevišķi handlinga speciālists. Es teiktu, ka sākot ar 2. mēnesi, varbūt 1. mēneša beigās, mēs varam domāt par pepmamām, kas ir pirmās emocionālās palīdzības māmas, kuras vairāk, es to priekš sevis esmu nodefinējis, ka tie ir speciālisti, kuri vairāk rūpējas par psiholoģisko vidi ģimenē kopumā, palīdz izprast sevi, savu lomu. Ja mēs jūtam to, ka mēs esam joprojām raudulīgas un kas vairāk nav tāds baby blues periods, kas ir pirmās pāris nedēļas, kad tie hormoni vienkārši ir absolūti mainījušies, un kas ir absolūti arī normāli, mammai raudāt par to, ka viņi atnes ūdeni, un par to, ka neatnes ūdeni. Tad es noteikti ieteiktu vērsties pie psihologa vai pie psihoterapeita, jo mamma, kas ir saskārusies ar pēcdzemdību depresiju, var nodarīt paškaitējumu sev, kas ir ārkārtīgi skumji. Atsevišķa tēma ir kaut kas var notikt arī ar mazulīti, bet es ļoti aicinātu mammas, ja viņām ir aizdomas par to, ka viņām ir kaut kādi emocionālas dabas izaicinājumi vai traucējumi, nekautrēties, vērsties pie psihologiem, pie psihiatriem, pie psihoterapeitiem, un nav jābaidās arī no grūti barošanas, apvienošanas ar zāļu terapiju, jo tas mūsdienās ir absolūti iespējams un ir viennozīmīgi labāk droša zāļu terapija nekā mamma, kurai faktiski nav spēka rūpēties ne par sevi, ne par savu mazulīti. Un es domāju, ka daudziem, kas klausās, rodas tas jautājums par finansiālo pusi. Vai es vispār varu to atļauties? Un vai ir kaut kas, ko es varu dabūt bez maksas, ja es gadījumā nevaru to atļauties? Jā. Kā ir ar visiem šiem palīdzības aspektiem, kurus tu minēji? Tātad, runājot par dūles atbalstu, fonds Mamma mammai ik pa laika mums ir iespēja nodrošināt pilnu atbalsta ciklu, tas reizes vairs par šo iespēju. Mammām mēs varam nodrošināt 2 grūtniecības laika konsultācijas, dzemdību atbalstu un pēcdzemdību 1 konsultāciju, pateicoties mūsu mecenātiem. To mēs esam izdarījuši jau 11 mammām Latvijā, kas ir fantastiski. Tālāk, runājot par psihologiem, psihiatriem, kas ir tiešās pieejamības speciālists valstī, 10 konsultācijas. Ļoti garām rindām. Varbūt ne visur, bet tā ir mana pieredze, kad es esmu meklējis saviem pacientiem, ir tiešām ļoti grūti. Tādā ziņā ir šie krīzes zvanu centri daudz. Jā, tad arī to var mēģināt. Arī caur, ja mēs runājam par tā krīzes situācijas palīdzību, ir daudz dūles, kas dūles apmācībā, kas ir gatavs praktizēt arī bez maksas vai par ziedojumu. Kā sasniegt? Jā, šo es biju dzirdējusi, mums arī ir biokārtas YouTube kanālā. Ja jūs patinat tālu atpakaļ, īstenībā viena no pirmajām kanāla sarunām bija ar dūlu vecmāti Montu Mūrēns, ar ko mēs tieši diskutējām par to, kāda ir tā loma, vairāk gan liekot akcentu uz dzemdību zāli, ko tad dara vecmāte, ko dara dūla, ko dara ginekologs, bet mēs kā reiz pieminējām šīs dūlas apmācībā un ka to pakalpojumu ir bez maksas vai arī par simbolismu. Par ļoti simbolismu samaksu, kā viņas var atrast. Var ieiet vai nu Mamma mammai Instagramā, droši atrakstīt, tad es savu dzemdību atbalstu skolu jūs noteikti sapratīšu kopā. Tātad Instagram konts, Mamma mammai, arī iekšā un rakstu vēstuli. Arī var atrast šo Instagram kontu, arī var piesakot un droši atrakstīt.
tās visas meitenes, kas praktizē, viņas jau ir tuvu tā psiholoģiskā atbalsta apmācību gada beigām, attiecīgi viņas jau ir diezgan praktizētas spējīgas un zinošas. Tālāk par PEP-mamām. PEP-mamas daudzās pašvaldībās ir pieejamas 3 līdz 10 reizes bez maksas. Tas ir Rīgā. Arī Rīgā. Jā, šobrīd, es zinu, tās ir 3 reizes, kas būtībā tādas lielākās lietas, tad tajā ģimenē spēja arī sakārtot, jo viena no biežākajām lietām, par ko jaunās māmiņas runā, ir, ka viņas nespēja mazuli atstāt nevienam, izņemot sevi. Ar tēti bērniņš raud, mamma jau mēnešiem nav tikus ārā no mājas bez bērna, kas ir diezgan smagi, jebkuram cilvēkam, tīpaši, ja mēs runājam par pirmo bērnu, ka to esi dzīvojis. Turklāt mammas mūsdienās dzemdē ar vien vēlāk, tātad to ar vien ilgāku laiku es pavadīju kā neatkarīga personība, strādājusi darbu, kas tev visticamākais, ka ir paticis, tev ir bijuši hobiji, te pēkšņi piedzemdē, un tad tu paliec ar bērnu uz rokām, visticamākais, ka šitādā pozā, un tu neko nevar izdarīt, un viss tavu pasauli pa lielam ir telefonā. Un it kā tev ir tas vīrs, bet kas ir ļoti loģiski, vīrs aiziet uz darbu, visticamākais pēc tām 10 dienām, jo tagad tikai ieskrienās tā nemodoramā darba un kā viņi izmanto. Un tas sanāk, ka vīrs pazīst bērnu stipri mazāk, bērns viņam uzticās un viņu pazīst arī stipri mazāk, bērniņš ar tēti iespējams, ka vairāk raud, citi arī tēvam tas nav viegli, jo tētis jau arī tam bērnam ir pieķēries un tā sajūta, ka teiks paša bērns raud vienkārši no tā, ka tu neesi pareizais vecāks, un tas ir diezgan sāpīgi arī tam jaunajam tētim, tēvu šī visa fona. Manā pieredzē diezgan regulāri izlem, ka viņi tagad vairāk strādās, vairāk sportos un vairāk visu kaut ko cits viņam tagad ir jādara, un ka viņi var sākt mazāk pieslēgties, un tad šis ir tas brīdis, kad bišķiņ tas ģimenes musturis ir tā jāievirza, kad ir jāpaskaidro, ka ir jādod iespēja arī tam tētim, pieredzēt to, ka bērniņš raud, ka viņš var viņu nomierināt, ka varbūt bērniņš tomēr ir ar mieru paēst arī no pudelītes, kamēr tu esi projām tās pāris stundas, jo... Un tas vairāk ir PEP-mammas. To var darīt arī dūla, iedrošinājumu var iedot arī psihologs, bet runa, manuprāt, vairāk tajās atbalstošajās jomās ir par to, tā kā sievietei apzināties, šis ir tas līmenis, cik tālu es varēju sevi īpaši nepazaudējot, aiziet viena pati, bet šis ir tas brīdis, kad man ir jāpieslēdz ciems. Un tas, ko tā mūsu modernā pasaule jaunajiem vecākiem, es uzskatu, ka ir nodarījusi, es to savādāk nevaru nosaukt, viņi ir izņēmusi viņus ārā no dzīves kopā ar vīru un sievasmātēm, kas nevienmēr ir šokolāde, bet domāju, tie bija vēl kaut kādi atbalsta cilvēki, jo, piemēram, mans vīrs un arī es, mēs abi esam uzauguši ģimenē, kur vecmāma tikko, kā mēs piedzimām, viņa bija aizgājusi pensijā, un mūsu māmas pa lielu nekad nebija vienas, ko tas nozīmē, ka tad, kad māma saprot, tagad man vajag saprast stoli, aiziet, kur tu pieskati kaķu, un es tagad 10 minūtes nebūšu, un nekas nenotiks, ka tev nav tas bērns ar krāsu, kur beidīgi ļoti jāvalk uz stoli, un šitā darot savas darīšanas, jāskatās viņam virsū, lai viņš neraud. Un pa lielam tas, ko jebkura no atbalstošajiem profesijām, tas lielais pienesums, ko viņi iedod, ir apziņa, tev ir vajadzīgi atbalsta cilvēki, vienalga, vai tā ir augla, vai tā ir uzkopēja kaut vai to 1-2 reizes, lai parādītu, ka tu esi tiesīga uz atbalstu, uz kaut kādām papildus rokām, nav tev tas viss pašai jāizdara. Mēs par to arī esam diezgan daudz biopārkārtas YouTube runājuši, gan ar psihologu, gan ar amatu mācām, ar dūlām tieši par šīm te atbalsta personām, kā viņus meklēt ģimene, kā laicīgi meklēt īstenībā, jo tagad grūtniecības laikā. Jā, tieši tā, jo tas starp citu ir viena no lietām, ko ir ļoti vērts, ko es daru ar savām mamām. Viens ir tas dzemdību plāns, otrs ir pēcdzemdību plāns. Jo tajā brīdī, kad tev uz rokām ir zīdainis,
tad sāk meklēt šo te palīdzību ir diezgan grūti un izaicinoši, jo tas viss prasa laiku. Bet, ja pieņemsim, to es jau iepriekš sapratus, man ir ārkārtīgi svarīgi, lai man māja ir tīra, man savādāk brauc jums. Šobrīd runāju par sevi. Un labāk es samaksāju, es fantazēju, tur 40 eiro par to, ka man vienu reizi mēnesī kāds atnāk dišķi to māju piekārto, nekā es esmu mīgna un nepatīkam galu galā arī savam vīram, kurš tur citi ir atnācis no darba un kur tā vai citādāk viņš ir nogurs arī pats, nekā pēc tam es eju pie, bet es absolūti atbalstīšu pie psihoterapeita stāsta to, ka man trūkst atbalstu, un tad mēs runājam par to, ka man trūkst atbalstu, un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka patiesībā tā problēma ir, ka esmu pārāk daudz sevi uzņēmusies. Tā kā no tā aplīša jau iepriekš paplānot, kā iziet ārā. Un tad mēs tā līgeni pārējām pie tavas platformas, un tad uzreiz no tavas stāsta radās jautājums, un šajā platformā var atrast arī tos, kas palīdz māju iztīrīt. Jā. Tiešām? Jā, tur ir pilnīgi... Es domāju, daudzām, kas klausās, tā ir pilnīgi jauna pasaule. Mērķis tai platformai, es esmu gājis kaut kādu laiku, jo sākties ar sapni par to, ka Latvijā varētu līdzīgi, kā tas notiek Nīderlandē, būt atbalsta servis, ko apmaksā valsts, kad pēc dzemdībām pie jaunās ģimenes 10 reizes nāk noteikti veidi speciālists, kurš palīdz ar jebko. Ar grūdas barošanu, psiholoģisko stāvokli, mājas uzkopšanu, un tagad pilnīgi... Tajā Nīderlandes modelī šim cilvēkam ir speciālas apmācības. Viņi skaitās pēcdzemdību māsas. Un ņemot vērā to specialitāšu spektru, es paredzu, ka jā, jo tai pēcdzemdību māsai ir jābūt zinošai gan par handlingu, gan par zīdīšanu. Viņai jābūt pietiekoši elastīgai, lai sakārtotu veru, kas ir tikko izmazgājusies, uztaisīt viedu maltīt. Attiecīgi, tas ir kaut kas, kas pa lielam ir tā kā mammai, tā lielā mērā. No šīs idejas radās fonds mammai. Tā darbība notiek vairākos virzienos. Viens virziens ir darbs ar valsts institūcijām, ar iniciatīvu, par to, ka šāda veida atbalsts ir vajadzīgs ar mecenātiem, kuriem esmu nenormāli pateicīgi. Mums ir sargeņģeļi, kas ļoti, ļoti palīdz ar šīs darbības nodrošināšanu, bet šis te platforma Mambi.lv ir tā vieta, kur ir iespēja pievienoties jebkāda veida speciālistam, kas ir aktuāls jaunajiem topošiem vecākiem grūtniecībā, dzemdībās, pēcdzemdībās. Šobrīd tur ir psihologi, pētmāmas, dūlas, vecmātes, ginekologi, divi ļoti forši, jā, arī tāda kontakta tur ir. Es apsolos, ka es vēl kādu tev. Paldies, jā, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Piemēram, ja mēs runājam par apmēram 20% sieviešu Latvijā pie savu bērniņu šodien satiek savu ķēzargriezienu, bet diezgan daudz no viņām grib un tiešām arī var piedzemdēt pēc tam vagināli. Un te ir vajadzīgs labs ginekologs, kurš pirmkārt atbalsta šo lēmumu, otrkārt spēja objektīvi izvērtēt dažādas rādītājs, tā ka jā, ginekologiem tur arī būt un arī tos tur var atrast. Tur ir uzkopšanas servisa pakalpojumi, tur ir auklīts, attiecīgi tā ir vieta, kas ir domāta jauniem topošiem vecākiem. Bet ne tikai, jo izklausās, piemēram, minēja auklītes. Ja tas jau ir aktuāli arī tādiem, kuriem ir lielāki bērni. Viennozīmīgi. No manas pašas pieredzes es otriem bērniem ar auklīti sāku sadarboties, kad viņam bija 2 mēneši. Jo es sapratu, ka 2 bērniem vai no tādā veidā es arī iedod šo kaut vai stundu vai 2 dienā, vai arī maniem bērniem nebūs tik resursu pilna māte, kā es gribētu. Tad otra sadaļa, tur ir dažādu speciālistu lekcijas, gan Zoomā tiešraidē par visdažādākajām tēmām. Piemēram, rīt mums ir lekcija par pārattiecībām pēc bērna piedzimšanas kopā ar Ainu Poišu, fantastisku psihoterapeiti. Mums ir Zīme. Aina arī ir viņus. Super, viņi ir fantastiski, tiešām
absolūti. Mums ir ierakstītas lekcijas par zīdīšanu. Šīs lekcijas ir bezmaksas vai maksas? Maksas platformā ir kaut kā. Es saprotu, jā, bet tu apmēram varētu tās summas? Ļoti demokrātiskas ainas lekcija maksā 19 €, zīdīšanas lekcija bija 25, un ja mēs sarēķinam atkal to, kā prevenciju mēs nodrošinām, tad tas ir ļoti labi. Un tad trešā sadaļa ir produkti un pakalpojumi, kas ir piemēram grūtnieču vingrošana, kur šodien būs Ragnas Guļānī vingrošana Rīgas centrā, tā ir joga un gonga relaksācija, man liekas fantastiski. Tie paši biobanka produkti, tās ir piena rotas, attiecīgi tā mana vīzija par šo platformu ir, ka tas ir tā kā marketplace vai Facebooks jauniem vecākiem. Ja tev kaut kas ir nepieciešams, tad pirmais, kas tev ienāk prātā, ir googlēt to Mambī. Jā, jo tas, ar ko es arī saskāros īpaši pirmajā reizē, ir tas apmulsums par to. Piemēram, es pirmajā pēcdzemdību periodā, kas nemaz nebija tik ļoti sen, es nezināju, ka ir zīdīšanas konsultanti. Pie manis brauca Sandra Lase, un es domāju, ka pie manis brauca vecmāte. Un es dzemdēju gana, tā kā vēlu, man bija 33 gadi, es vēl neesmu tāda, guma vai neinformēta, bet viena no lietām, par ko mēs mūsdienās runājam, tas ir nenormālais informācijas apjoms, ar ko mēs ikdienā sastopamies. Un mēs vienkārši, manuprāt, nepaspējam to visu. Bet tas bija vēl viens, ko es gribētu prasīt, vai jūs Mambī platformā arī kaut kādu informāciju kontrolējat. Jo šobrīd ir ļoti tas, ka ir daudz informācijas, kas labākajā variantā varbūt varētu teikt ir nepilnīga, sliktākajā variantā ir klāji maldinoša. Jā, paldies, ka tu to uzmanīji. Vai jūs, kā jūs to menedžējat? Mums ir bloga sadaļa, kas ir bez maksas, un attiecīgi tā ir tāda bāze, ko es gribētu iedot katrai jaunajai mammai, un šos te bloga rakstus ir rakstījuši tikai savu nozaru tādu top speciālisti. Piemēram, par izdegšanu rakstīja psihiatra Dr. Līga Rubene, par depresiju raksta psihoterapijas speciālista Agnese Orupe, par dzemdību plānu sastādīšanu raksta tikai tiešām praktizējošas aktīvi dubulus un tā tālāk, jo tā ir tiešām viena no svarīgākajām un izaicinošākajām lietām, ar ko tas jaunais vecāks saskarās, ir kā no visa tā, ko es varu atrast, kā es varu zināt, bez pieredzes, un tas ir normāli, ka tev pirmajā reizē nav pieredzes, kā vispār ticēt. Un viena no lietām, ko diemžēl saskarās jaunie vecāki, un par ko mēs tā pasmaidam ar maniem klientiem, ka lielākā daļa saskars ar pretrunīgu informāciju jau, diemžēl, stacionārā. Ar ko tas ir saistīts, es nezinu. Jo būtībā stacionārā strādā medicīnas darbinieki, un es tiešām arī ticu tam, ka visi, kas tur strādā, grib tikai vienīgi labu. Bet ko darīt tam vecākam ar to, ka viens saka smērē uz krūtīm šo smēru, otrs saka to, kā es to varu zināt, jo es jau tam bērnam gribu dot tikai labāko, un man tas viņam jādod tagad. Un tā kā viena no problēmām, ko es ceru, mums izdosies ar to platformu atrisināt, ir šis te informācijas no vienas puses pārbagātība, no otras puses nespēja no viņas izvēlēties. Un arī tas par ko tu runā, ja tas varbūt ir tāds ļoti pārstīlēts salīdzinājums, tas, par ko es brīnos, ir šī te manifestācijas un wannabe brīnumu radošā kultūra, kurā mēs dzīvojam, tad būtībā jebkurš var sevi pasludināt par speciālistu, un ja viņš ir gan atraktīvs Instagramā, tad viņš dabū arī tūkstošus ar klausītājiem un sekotājiem. Un tā kā no otras puses, ja mēs paskatāmies, sanāk, ka ja tas vecāks mēģina atrast sev informāciju, tad viņam ir jāpaļaujās arī, ka viņš ir piesakojis pareizajam Instagram kontam. Kā to visu ir iespējams tajā šaurajā posmā vispār realizēt?
Es baidos, ka bez ļoti stingras tādas iekšējas kritiskās nostājas tas ir praktiski Bet kā no kurienes viņam to ņem, to iekšējo kritiku? Iedomājies, tu ļoti bieži... iedod drošības, tas ir ļoti jauki, ka man bija, kas iedod drošības sajūta. Hei, ja es gribu ticamu informāciju, evidence-based informāciju, vismaz tajā, kas ar šīs teiksim tā, izmērāmās sfēras, piemēram, medicīnu, tad es varu iet, man bija iekšā, un tur būs speciālisti, kas nepiedāvās alternatīvās versijas, bet kaut ko. Kaut gan, atkal tas, ko tu teici par tām pretrunīgajām, daudzas lietas tiešām ir tādas, kuras, var gan tā, abijādi būs labi. Kāds pie viena mērķa var nonākt pa dažādiem ceļiem, bet atkal, te arī jāmāk saprast, kurā brīdī tas ir liberāls, teiksim tā veids, un kurā brīdī tas nav liberāls veids. Arī Biobankārts ir šajā tēmā bija platformā, pastāsti, ko tu pati domā par cilmes šūnām. Jā, es domāju, ka tas ir tāds fantastisks ieguldījums nākotnē, un iespējams tā ir viena liela dāvana, ko uzdāvināt iespējams sev, pat ja mēs nedomājam būt par bērni, kurš piedzimst forši vesels un viss ir kārtībā, bet ņemot vērā to, ka cilmes šūnas ir iespējams izmantot ļoti dažādos gadījumos, tos arī, piemēram, Alzheimera gadījumos, kas visticamākais, tomēr drīzāk attiecas uz bišķiņ vecākiem cilvēkiem. Manuprāt, tas ir ļoti viena vērtīga lieta, un tā nauda, manuprāt, tā ir tāda lieta, ko ir labāk ieguldīt preventīvi, nekā pēc tam meklēt risinājumus, kā risināt sekas. Un, ja ir iespēja ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību parūpēties par savu nākotni, par savu bērnu veselību, iespējams par savu vecāku labūtību, un šķiet, tas ir brīnišķīgi. Jā, un arī ar man bija platforma, tad arī Biobankārts kontaktus ir iespējams atrast. Vēl par tādiem palīdzības veidiem un iespējām. Vai jūs arī apskatāt dažādus medicīnas iestādes, ja šobrīd ir aktuāls jautājums bieži vien māmiem, kur tad dzemdēt? Biobankārta ir līgumi ar visām, bet, protams, ka bieži vien to nosaka citi aspekti. Tie ir platformas līmenī, es to nedaru. Es esmu taisījusi tikko aptauju, kurā piedalījās pāri 400 sievietēm, kurām mēs aptaujājām par viņu dzemdību pieredzi pēdējo 2 gadu laikā. Un ir vairāki, to var droši, kad atnākt uz mammai Instagram profilu, ir konkrēti jautājums, var par katru no dzemdību iestādēm iedot komentārus. Tas, ko es ieteiktu, ir nevis braukt uz dzemdību iestādi kā strausam, kurš ir iebāzis galvas miltīs un gan jau kaut kā tas viss atrisināsies, bet tiešām apzināti apbraukāt vairākas dzemdību iestādes, izrunāties ar speciālistiem, saprast, vai es ar šo konkrēto dzemdību komandu gribu piedzīvot meitenes. Dzemdības ir viens no jūsu dzīves lielākajiem notikumiem. Man nav īsti citu vārdu, kā iedot to, cik tas ir nozīmīgi, tīpaši jūs dzemdēt pirmo reizi. Bet es iedošu salīdzinājumu vienkārši no savas dzīves. Pirmajām dzemdībām es no sirds varu pateikt, es piegāju, ka neviens iekšā nav palicis, gan jau kaut kā, es tiešām neviens iekšā ir nepalikumus piedzemdēju un tā vai citādāk viss ir veseli, bet tikai pēc pirmajām dzemdībām, kad es pusgadu domāju, kāpēc izdarīju šādi, kāpēc neizdarīju tā, mēs varējām vēl šitā izdarīt, es sapratu, cik liela nozīme patiesībā ir tam, kā es sagatavojos dzemdībām, kā es uzlasu, kā tieši es tās dzemdības varu piedzīvot tādā vidē, kā tas arī ir nepieciešams man. Un, piemēram, izdomāt to, ka man ir nepieciešams cilvēks, kurš man blakus nesaka saņemies, tas nav nekas nereāls, tas ir ārkārtīgi, vienkārši sarunājums. Jā, tas, man liekas, ir baigi forši, ka tur pateikt tādu konkrētu lietu. Nevis, es gribu, lai jūs blakus esat maigi un mīloši. Jā, tas vispār nozīmē. Tad konkrēti. Es negribu, lai tad es šādi bet tikai pēc pirmajām dzemdībām es sapratu, cik liela ir tā nozīme. Ir arī pētījumi, kas skaidro, ka pēc dzemdības ir tik liels notikums. Un tas notikums ir ārkārtīgi iekšējs, ļoti lielā mērā arī mentāls.
un tad tu viņu integrē savā dzīvē vēl gadiem, un tu viņu nekad neaizmirsti, kā tās dzemdības esi piedzīvojis. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ko tas notiek un kādā vidē. Un tātad atgriežoties pie tavu jautājumu, ir vērts izbraukāt vairākas dzemdību iestādes, aprunāties ar vairākām vecmātēm, saprast, ka es gribu teikt tieši dzemdēt. Es jūtu to, ka mums ir saikne, ko tiešām ir tā atklāti ar sevi arī var sataustīt. Un kā tad es citādāk varu iepazīt to dzemdību iestādi, uz kuriem neaizbraucu? Jā, es arī gribu teikt, ka tikai jūs pašas, lūdzu, mīļās mammas pašas pieņemiet lēmumu, jo es vairākas reizes esmu saskārusies ar to, ka tiek slēgts līgums ar kādu, ko ir ieteikusi draudzene, iespējams fantastiski vecmāte, bet ir tomēr kaut kāda individuālā saskaņa vai nesaskaņa. Nav, es tiešām ticu, ka nav sliktu vecmāšu, bet ar vienu kādam konkrētam cilvēkam var saskaņot labāk un ar citu ne. Un tas pats atkal, es par šo jau esmu runājis, bet viens no biežākiem jautājumiem, vai man dzemdēt epiduru vai pēc, vai dzemdēt ūdenī vai ne, vai man tur dzemdēt tādā iestādē vai tādā. Nav sliktu vai nepareizu veidu. Tātad pie mērķa, pie vesela bērniņa mēs varam nonākt pa dažādiem ceļiem, bet katram tas savs ceļš būs tiešām jūsu, tikai jūsu un pašai arī tas lēmums ir jāpieņem. Jo tā vecmāte, kas var ļoti patikt jūsu draudzenei, var jums, tā būt ok, bet, varbūt bija kāds. Jā, varbūt tā nav īstām, tas ir normāli, jo tās ir ārkārtīgi intensīvas attiecības, kas ir jādara ļoti īsā laika posmā. Un tas, ko jūs piedzīvosiet savās dzemdībās, visticamāk, protams, ir dzemdības arī, kas nesāp, un viena pazīstama meitene tā ir piedzimtējusi. Super, bet visbiežāk viņas ļoti sāp. Ja man ir jāsalīdzina tās sāpes, tad varētu to nosaukt tā, ka to ļoti ilgstoši zāģēt no strogu un diezgan regulāri. Īstenībā dzemdību sāpes ir stiprākas. Diezgan jau vecs pētījums, ka dzemdību sāpes ir stiprākas gan par kroniskām vēža sāpēm, gan par locekļu amputācijas sāpēm. Bet viņas ir izturamas, mums ir dabiski mehānismi, kā tās sāpes iespējams ir. Jautājums ir, kurus cilvēkus jūs gribat sev blakus šajā ļoti izaicinošajā brīdī? Vai Mandija platformā ir visu vecmāšu kontakti? Es nedomāju, visu. Es gribētu, es nedomāju, ka ir visas, bet ir ļoti liela daļa. Kopā mums šobrīd ir pāris 130 speciālistiem, kas ir gana daudz. Vai mērķis ir savākt visus drīzāk? Nē, es teiktu, ka mēs vākt foršākos. Ja tas būtu forši, ja es varu iet vienā, jo man arī bieži prasa, ar ko slēgt līgumu. Sorry, šo es nevaru atbildēt, jo tas tā vecmāte, kas varētu patikt man, varētu nepatikt jums. Jā. Bet jā, būtu forši redzētu. Jā, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī gatavojoties dzemdībām un izvērtējot gan dzemdību, gan pēcdzemdību, savu dzīves plāni, viņi tā var nosaukt, ir izvērtēt tādos evidence base faktus. Tāpat epidūra, viņa nav slikta. Un noteikti ir cilvēki, kuriem dzemdības būs netraumatiskas tieši tāpēc, ka viņas ir lietojušas epidūru. Bet ir jāzina, kāpēc tu to dari un uz kādiem riskiem tu izēji. Nav labi vai slikti, ir vienkārši dažādi ceļi. Un, es tev vienīgais varbūt nepiekrītu tajā punktā, kur tu teici, ka ir vērts nežēlot naudu vecmātei. Mana dziļākā pārliecība, ka es varu aizbraukt uz dzemdību iestādi un man sagaidīs tas personāls, kurš tur ir dežūra personāls, un man izdosies skaistas, veiksmīgas un arī dabīgas, ja māte daba tā būs lēmums dzemdības, arī bez šiem 600, 300, 600, 800, kā kurā iestādē eiro, un es varēšu šo naudu tālāk ieguldīt un bērņiem vai pat sev kaut ko skaisti nopirkt. Bet es pabeigšu to domu, ka dzemdību iestādi gan, tas, ko tu teici, ka tad vismaz izvēlaties, iepazīstaties ar šo dzemdību iestādi, lai nesanāk vilšanās tur. Es tev gan piekrītu, gan nepiekrītu. Tas kā mēs mācāmies diskusijā. Jo no vienas puses, tu visticamākais esi tu tā kā vairāk būtu paļaujies, un tu esi mazāks kontrolfrīks nekā es. Jo diemžēl es esmu piedzīvojuši šo te variantu, kad aizbrauc ar precīzu pārliecību, jo es tiešām no sirds arī ticu tam, ka nav neviena vecmāte
kas ir kļuvusi par vecmāti ar kaut kādiem netādiem mērķiem. Es tiešām domāju, ka jebkurš speciālists, kurš vispār stāv tuvumā medicīnai cilvēku aprūp, vai tur viennozīmīgi ir motivācija palīdzēt cilvēkiem. Tas, vēl jau vairāk zemniecībā. Bet es, diemžēl, esmu redzējusi, kas notiek, kad nesaskan. Bet arī ar līgumu vecmāku tad nesaskanē. Tas ir pazinās. Bet īstenībā līguma vecmāte nav. Var gadīties arī, ka nesaskanēs. Man arī draugiem tā ir. Tikai tās situācijas var būt jau atkal. Nav viens pareizais ceļš, bet ir forši, ka beidzot ir platforma. Paldies tev, Katja, ka tu tādu izveidoji. Es arī apsolos, ka visas Latvijas topošo māmiņu priekšā, ka es darīšu visu, lai tavus speciālistus piegādātu. Vismaz savas iestādes veselības centra apvienības ietvaros. Un vai tad ir vēl kāds pēdējais novēlējums vai, aicinājums, ko tu gribētu pateikt, izmantot mīļās, es gribētu aicināt jūs rūpēties par sevi. Nolikt sevi pirmajā vietā, lai cik grūti tas būtu, bet vienmēr atcerēties, ka veseli jūs spēja dot saviem bērniem, savai ģimenei ļoti daudz. Paldies jums! Paldies! Jā. Paldies tev par sarunu. Tātad šī bija Bio Van Hearts YouTube kanāla. Šī gada rudens sezonas, sajūtās galvā rudens pirmais raidījums. Mēs tiksimies vēl katru mēnesi un atgādinu, ka Bio Van Hearts ir vienīgā cilmes šūnu banka Latvijā, kas piedāvā cilmes šūnu abas veidas, tātad gan asiņu, gan audu saglabāšanu, gan apvienotajā Karalistē, gan Šveicē, gan Portugālē. Liels paldies, ka klausījāties un klausieties arī nākošos raidījumus.